Sveicināti atpakaļ nākamajā video. Tā kā mēs piepriekš palikām, bija arkas jāmetina klāt. Kur arkas ir piemetināts, riteņu nišas, teiksim tā precīzāk. Abās pusēs tās ir piemetināts. Principā visa aizmugura ir gatava. Visi, kur bija kaut kādi punktmetinājumi, caurumi, izurbi, tie ir aizmetināti ciet. Viss ir nogruntēts. Jā, viss ir nogruntēts, gatavs likt virsū spārnus. Bet pirms spārnus likt virsū, tur ir neliela, es neatceros vairs tagad, kā bija pareizi, bet kur ir šādi ir jābūt. Tas ir iespiedams sānā, tamās spārns vienkārši stāv uz. Šādi bija jābūt. Tur nāk atsturotājs kaut kāds vai kaut kas tāds. Bet kurš te viņš nav. To es tā kā paņēmu, izgriezu no vecā spārna. Vienkārši šeit iekšā spiest nevar, jo tad viņš sagofrēs visu to spārnu. Tā nevar darīt. Vienkāršāk būs un labāk iemetināt vienkārši no vecā spārna to oriģinālo vietu. Lai nebūtu tur beigais čakars. Tā kā tā. Te es jau atzīmēju, kur viņam jābūt. Tā te viņš būs. Izgriezīšu caurumu. Piefrēzēšu stūrus un metināšu iekšā.
šobrīd Mustangs izstāsta šāds. Vēl panelis jāiemetina. Tas mums stāv kaut kur tur. Un te pagaidām gaidām vēl no šito asti spārnam. Šajā pusē ir, otru vēl gaidām jaunu. Nu, pārējais ir sametināts jumts, viss ir kārtībā, viss ir sametināts, viss šeit arī ir sametināts. Te tikai drusku, lai šajā vietā palicis. Viss šeit vērās. Viss ir smuki. Te jau esmu iesācis durvju šķirbas dzīt kopā. Šī jau ir gatava. Vēl jāiet pa apakšu. Šī jātaisa. Šitā galīgi tur šķīvi greizi. Tur spārnā vēl stiprinājums viens jāuztaisa. Priekš jau mājas. Bija jau. Šeit arī viss atslēgas ir salikts jau. Eņģis viss ir. Priekšā. Tas nebija. Kā jau teicu, jumts arī jau ir piemetināts. Šeit vēl tikai tā daļai ir sadzītas šķirbas. Arī aizmugurē vākam vēl nekas nav darīts īsti. Te var redzēt, ka ir galīgi tā kā vajag. To visu piedzīšu. Apakšā panelis ir pielikts, sadzīts. Tur bija mega šķirba vienā pusē. Apakšējā galā, man liekas, un šitam bija tieši otrādā. Šeit bija augšējā galā vai arī apakšējā galā, es jau vairs neatceros. Tā kā jā, lielākā daļa ir izdarīta. Tagad palikuši tādi sīkumi. Jā, vēl salonā viss stiprinājumi ir salikti, jā. Sēdekļiem. Kas tur kur nāk? Es nemaz nezinu, es tikai salieku viņus tur, kur viņi bija vecē virsbūvē. Jā. Vēl panelis jāpiemetina. Bet nu tagad es pagaidām, lai man pēkšņi tur kaut kas ir jādara, tad lai man viņš netraucē, tad es pagaidām nelikšu viņu virsū. Sadzīšu visu šeit kopā, tagad ņemšu, laikam šito šķirbu, un pēc tam tur apakšā to šķirbu. Te vēl redzēt, ka nu, melns uz melnu tādu neredz, bet principā vidus ir tā kā durvīm šā te uz augšu. Tur visā garumā būs jāmetina virsū. Jāpieslīpē, lai viņš tur perfekti iet kopā. Bet nu no sākuma tur ar spārnu. Un tad iešu tālāk. To jumta metināšanas procesu es tur nefilmēju. Tas tur nav nekas baigi interesants. Es domāju, tas neinteresē baigi, kā es tur metinu. Nu jā, šeit dabūju griezt pušu spārnu, jo nebija pareizi. Šeit bija viņš pa daudz uz turien, tad nevarēja šķirbu dabūt. Šeit griezt pušu, metināja atpakaļ kopā. Nu tā kaut kā. Tam. Noņēmu nost no rāmja. Virsbūve, kur rāms mētājās. Mums vajadzēja sametināt visu, kas apakšā bija palicis. Negribējās vairāk pēc tam ņemt nost no. Tas šitie te nebija piemetināti. Kamēr viņš bija virsū uz rāmis, tad netika klāt, tāpēc noņēmu nost, tagad visu sametināju. Principā izstāst, ka visu metināšanas darbi varētu būt, ka ir beigušies. Nu, varbūt tur tas lietā lielos vilcienos droši vien, kad kaut kur varbūt, kad vēl kaut kāds kronšteins, kaut kas nav pamanīts un vienkārši nav piemetināts, vai kaut kāds punkts nav sametināts. bet tā, nu, pa lielam vajadzētu būt visam. Te tagad neredz, nu, te tumšs ir. Tad nebija kronšteini, tie neviens nebija.
tos visus sametināju, tev apakšā nebija sametināts slieksnim, tur gali kaut kādi un tādas lietas. Te kaut kādi tie, šitie visi kronšteini, kurš te nebija. Tos paņēmu no vecās virsbūves, sametināju visu virsū, visu saliku klāt, nogruntēju, jāliek atpakaļ uz rāmja, likšu apakaļ uz rāmja un jāliek kopā, jāliek visi hromi virsū, visi tur caurumi jāauri, lai varētu pielikt hromus un tā tālāk. Vienkārši bija jānoņem nost, lai sataisītu līdz galam to apakšu visu. Un tā kaut kā, jā. Tagad laidīšu lejā, likšu apakaļ uz šitā rāmi, nelikšu gan vairāk tajās stiprinājuma vietās. Likšu vienkārši apakšā kaut ko, lai viņš tur balstās, jo man pēc tam šitas rāmis ir ne tikai šitam paredzēts. Man viņu vēl vajadzēs un likšu atpakaļ uz tā rāmjos, kā viņš atbrauc pie manis pēc tam. Bet tas jau tā kā būs viss jau hromi salikt, lampas salikt, viss iekšā. Tad pārcelšu uz tā vecā rāmja un atdošu atpakaļ saimniekam. Bet, te viss ir, principā, viss metināšana, viss ir pabeigts. Viss ir nogruntēts. Vēl nezinu, ko ar šitiem alumīnītiem, kur lampas nāk iekšā, vai tos arī vajag gruntēt vai nē, to vēl izdomāšu. Un tā kaut kā, jā. Bet, principā, jā. Principā viss metināšana ir izdarīta. Tagad, jāliek virsū hromi. Tā kaut kā, jā.